kaut kāds meitenes arī komentē, ne? Nē, tās kosbiedrenes. Tās neskaitās? Nē. Vakardien nobraucām drifta sezonas atklāšanu. Un šodien jau Klaus ir uzticējis savus mjatas atslēgas, lai mēs šodien mācītu braukt jauniešus. Pienācis laiks ar īstu auto iemācīties braukšanas pamatus - sajūgs, bremze, gāze un to visu salikt kopā. Vai šeit pastāv iespēja, ka drifterēns mjatā varētu izbeigties sajūgs? Es domāju, ka nē. Vajag aizbraukt uz to boksu un Klāvam uztaisīt pārsteigumu ar metināmo reduktorā. Tu kā profesionāls drifta braucējs un arī esi braucis pie simulātora, kas ir tās lielākās lietas, ar ko atšķirās simulators no īsta drifta auto? Teiksim tā, man kā cilvēkam, kas nav mācījies braukt uz simulātoru, bet dzīvē ar simulātoru ir grūtāk nekā ar īstu automašīnu. Manuprāt, jauniešiem būs vieglāk ar īstu mašīnu braukt, jo viņiem vēl nāks klātā trešā maņa, kas ir sajūtas. Vai tev pašam sanāca pirmajā reizē piesēžoties pie simulātora izbraukt trasi neizslīdot? Nē. Galīgi un vispār ne, un ne arī ar pirmo, ne ar otro, ne ar trešo. Tā kaut ko raksnojas laiku. Tev bija draugi, kas tev komentēja? Laikam, jā. Čau, Andžej! Čau. Kāda vieta? Labi. Tu esi gatavs liest ar mašīnu? Jā. Zini, kas tev šodien būs jādara? Tev būs jāsēž aiz tās mašīnas, kas tev ir aiz muguras. Pa trasu? Nu jā? Tu esi jau braucis ar manuālo kārdu? Jā. Kad pēdējo reizi brauc? Nesen vēl, es īsti neatceros. Cik tev gadu? 20. 20? Tā ir pareizi, bet tu aizmirsti no ātruma izņemt. Ja tu gribi atlaist sajūgt, atceries, tev ir jāieliek neintegrālēt. Redz, kas notika? Tu laižot vaļā, uz beigām parāvu kāju nost, un jūtas mašīna saka, tā kā raustīties. Redz, superīgi. Šitais jau bija jau satiksmē, varētu iekļauties ar šādu uzsākšanu. Kā tev liekas, tev sanāca? Man liekas, viņam ļoti labi Viņam labi sanāca, jā. Pirmajā reizē viņš uzsāka labi, viņš nedaudz sanarvozējās pa vidu. Mēs domājām par to, ka viņiem ir jāiemāca tikai uzsākt braukt. Mēs nepadomājām par to, ka viņas arī jāmāca ar manuāli apstāties. Pēc sajūgt, tā mašīna turpina lekt uz priekšu. Ieelpo. Te, kur pavisam elementāri lēnām, mierīgi laid vaļā sajūgu, un tad, kad tu jūti, ka mašīna piegurs, tad bišķi lēnāk, lai mašīna uzsāk savu kustību, un tad laid sajūgu pavisam vaļā, ja? Ну, redz, cik forši, ne? Хорошо. У меня не очень хорошо на русский язык, but я буду делаю labāko, ko es varu izdarīt no savas valodas spējām. Я буду показать, какой я делаю, потому у меня буду очень плохо, страшно сказать, что надо делать. Patulkos tu viņam, man baigi. Es tagad satraucos laikam tikpat ļoti, cik viņi braucot. Līdz nākamajai reizei būs jāgūst krievalodas vārnīca bišķiņ vairāk. Es tagad nav kur steigties, vienmērīgi vienkārši. Успокойся, смотри прямо. Да. Ставишь первым. Медленно отпускаешь. Вот. Нет, быстро. Спокойся. Это, зini kā, es jūtos neveikli šobrīd. Спокойся. Ты делай вот так. Не надо. Вот так. Спокойся. Ну, я понял. Yeah, I very much try.